apmaišana ar naudu, kas iegūta no oglekļa dioksīda kvotu tirdzniecības saistībā ar Kyoto protokolu. Apsūdzība pamatā ar informāciju, ka Timošenko valdība šo naudu valstības caurumi sociālajā budžetā, lai krīzes laikā varētu izmaksāt pensijas. Timošenko to noliedz un apgalvo, ka darījumā nopelnītie 220 miljoni ASV dolāru joprojām ir vides ministrijas pārziņā. Apsūdzības izvirzījis ģenerālprokurors Viktors Šonka, kurš sev atklāts sauc par prezidenta Janukoviča komandas cilvēku. Saeima pēc garām debatēm šodien pieņēma nākamā gada budžetu un ir skaidrs, ka nākamgad dzīve kļūs dārgāk. Budžets stāsies spēkā no 1. janvāra un deputātiem jau tagad jāsāk domāt, kā vēl vairāk mazināt budžeta izdevumus. Ko Saeimas man ziņo Madara. Deputāti šodien Saeimas plenārsēdes zālē strādāja gandrīz 10 stundas un aktīvākie debatētājs bija opozīcijas pārstāvji. Nākamgad būs jāmaksā lielāks pievienotās vērtības nodoklis, un līdzinājā 21% apmērā tie būs 22%. Nākamgad pieaugs arī samazinātā PVN likme, un līdzinājā 10% vietā būs jāmaksā 12% nodoklis. Tas būs ne tikai medikamentiem un precēm, bet arī turismu pakalpojumiem. Savukārt elektrībai PVN pieaugs no līdzinājā 10 līdz 22%. 1 kWh 7,4 centiem vietā nākamgad maksās 8,3 centīmus. Nākamgad tiek